Tā, tad mūsu vakara saruna ar ko ir? Ivet, kas tu esi? Stāsti. Jā, es esmu Iveta. Ja es tā par sevi nedaudz ieskicēju, man būtu daudz ko teikt, bet šajā kontekstā laikam būs tas, ka tātad es esmu pedagogs ar 25 gadu stāžu, 20 no tiem kā skolas direktore, un arī tajā skaitā tātad šai pedagoģiskajā es esmu veselības mācības skolotāja, kādreiz bija tāda, un šobrīd runā par to, kā atkal būs. Jā, un neirografikas speciālists, tas tā kā varētu ar šo jomu mums iet kopā. Mums bija iepriekšējā mēnesī neirografikas, starp citu mēs veicām. Es nezināju, ka tev neirografika. Super! Jā, es praktizēju, mācu citus, es neapmācu citus speciālistus, bet es esmu tiesīga tātad vadīt šīs nodarbības. Tas ļoti labi iet kopā ar manu pedagoģisko un neirografika. Tā es esmu arī mediātors. Tas ir cilvēks, kurš tā kā vada sarunu un palīdz risināt konflikta situācijas. Tas tādos lielos vilcienos. Un mēs ar tevi esam iepazinušās. Lūk, man ļoti patīk izglītoties, papildināt savas zināšanas, tā skaitā arī ar kauču, piemēram. Mēs iepazināmies pie Lienes kādā no šiem webināriem, un mēs tiksimies ar tevi sestdien Dual Life veselības un biznesa kluba pasākumā, fórumā, kur mēs runāsim par kompleksu pieeju veselībai. Tā kā es esmu arī šajā klubā un esmu reģionālais menedžeris. Tieši tā. Jā, Ivet, lūdzu stāsti. Pasaka, lūdzu, kas īsti ir ar uzturbagātinātājiem? Kas īsti ir tas uzturbagātinātājs, jo viņu var tagad nopirkt pilnīgi visur. Gan rimčukā, gan aptiekā, gan tas ir reāli bez mazai jau tā kā kožnene, jā, visur tu viņu var dabūt, bet cik vispār nepieciešams tas ir cilvēkam un kā cilvēkam saprast, ka, ok, man tas ir vajadzīgs. Jā, es laikam runāšu šajā sakarā līdzībās. Lūk, ir augs. Ko viņam vajadzētu? It kā vajadzētu zemi, gaismu, ūdeni, vai ne? Varētu domāt, ka viss pietiek. Vai ja mums ir mājdzīvnieki, ko viņam vajadzētu? Katrs saimnieks viņu samīļo, sabučo, iedod paēst un arī padzerties un viss. Bet mēs taču par visām šīm, par augiem, tomāti, gurķi, lai izaugtu un tā joprojām, mēs taču viņiem kaut ko vēl dodam klāt. Dzīvniekiem mēs atceramies, ka vajag sirsniņu stiprināt un dažādus vitamīnus un uzturvielas. Tā kā faktiski mums katram, mēs esam dzīvs organisms, mums visu laiku ir nepieciešams sev dot papildus šos vitamīnus un uzturvielas, minerālvielas, jo mēs to nevaram uzņemt ar pārtiku. Mēs to nevaram, lai kā mēs gribētu, mēs nevaram apēst ķerru ar dillēm un lokiem un salātiem dienā. Ja, tāpēc ir ļoti svarīgi lietot uzturbagātinātājus, vitamīnus, minerālvielas. Tātad šis te uzturbagātinātājs, tas jau ir komplekss. Un mūsu organismā ir ārkārtīgi daudz šūnas, un tātad viņas dzīvo, un ik pa laikam viņas mainās. Tātad tās vecās šūnas mirst un dzimst jaunas. Un lai tā šūna, viņas to dara jebkurā gadījumā. Visu laiku viņas to dara, bet lai tā jaunā šūna būtu pēc iespējas veselāka un kvalitatīvāka, tātad mums ir jādod papildus šies te uzturvielas organismam. Un te es atceros, bija viena tāda filma, kuru es redzēju, kur sieviete saka vīrietim, klausies, tu zināji, ka cilvēkiem ik pa laikam ir jaunas aknas un jaunas nieres. Viņš saka, tas ir kā? Kādu tāpēc, ka lūk tās šūnas vecās mirst un dzimst jaunas, un tātad viņas atkal ir klāt, ja, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, arī kaulis, citu meitu, piedod, ka es tev pārtraucu, meitenes klausās, arī kauli, šī ir pilnīgi taisnība, arī kauli, es neatminos cik ilgā laikā, bet viņi mainās. Viņi reāli nomaina šo te savu, kā šūnu struktūru īsti ne, bet šūnu laikam pareizāk teikt, jā. Un kā tad īsti var saprast, kad, man ir jāsāk pievērst uzmanību, man kaut ko, mans ķermenis nesaražo pietiekami. Kurš ir tas brīdis? Visu laiku. Atceramies bērnību.
mums deva vitamīniņus, jo tā arī teica, es atceros, man bija bērnībā tādi zelteni, tādi maziņi, ja? Nu, tagad jau ir dažādāki, citādāki visādi vitamīni bērniem, bet mums visu laiku vajag. Ja D vitamīnu mēs it kā varam dabūt no saules, cik nu tas mūsu platuma grādos ir iespējams, ja? Tad, piemēram, C vitamīnu mēs nevaram viņš mums organismā nerodas ne no kā cita, kā tikai uzņemot viņu ar pārtiku, ar uzturu bagātinātājiem, vitamīni, tātad minerālvielas, visas omegas, visu laiku vajag. Mēs taču faktiski, es runājot ar daudziem cilvēkiem, man viņi saka, tas taču visiem skaidrs, ka vajag, nu visiem nav skaidrs, ja, un nu, nav ko pārmest. Nu, es arī vēl tādus gadus atpakaļ, es par to baigi neaizdomājos. Nu, līdz vīrs, viņš ir ar medicīnisko izglītību, ārsts, anesteziologs, reanimatologs, nu, viņš nepraktizē profesijā, bet nu, tātad viņam šīs zināšanas ir milzīgas, un viņš man šito, ja, kas ir nepieciešams katru dienu. Un jo tie gadi paliek arvien vairāk, jo vairāk mums ir vajadzīgs, jo tātad, nu, visādi kaitīgie ieradumi, forši iet uz jogu, tas ir super, tas ir pozitīvais, ja, bet tātad, nu, kauliem, locītavām, tam tāpat visu vajag. Gaiss, viņš mums ir tāds, kāds viņš ir, ja, nu, tātad mēs uzņemam šīs ķīmiskās vielas, negribot, un tas nav izkontrolējams, viņas vienkārši ir. Un tāpēc organismam vajag gan šo attīrīšanos, nu nepavēlti ir katru pavasari saka, tur visādas tās attīrīšanās kūras, ja, bet attīrīšanos, kā saka Inese Fjodorova, viņa saka, attīrīšanās nekad nevar būt pa daudz. Nu, tā viņš ir, jo mēs tiklīdz ir, nu, ir gan gaiss, gan, nu, piemēram, ja saslimst arī, nu, ir kaut kāda zāle, kas ir ķīmiska, ja, es runāju par dabīgiem uzturbagātinātājiem, 100% dabīgiem, tie ir vislabākie. Arī citām kompānijām, tātad, ja jūs lietojat tādus tikai dabīgus, nu, tad tur ir tā vērtība. Kā var zināt, vai ir dabīgi, vai ir ķīmiski? Arī... Tas ir jāskatās ir vienkārši uz anotācijām, jālasa, kas tur ir rakstīts. Ja ir kompānija licenzēta, visi certificēta un viss, nu tātad tur ir jābūt tam, kas tur ir virsū rakstīts. Ja es runāju konkrēti par Dolife, tad ir ļoti daudzas sastāvdaļas ir klīniski pārbaudītas arī, un tur ir visas dokumentācijas vispār visiem produktiem, absolūti, viņi visi certificēti, ISO un visādi certifikāti, nu viņus tāpat nedod. Tā kā ir jāskatās, kas ir rakstīts. Ir iespējams, kad tu aizej uz Rimīti un tu paņem, un tur vispār ir kaut kā ķīmiskais, kaut kāds piejaukums. Vai tā var būt? Var tā būt, bez tam arī sastāvu skatoties. Nu, ja mēs, piemēram, lielveikalā pie kožļenēm blakus tur, kur stāv tie, viņi nav dārgi, kaut kādi 2 ar kapēkām vai 3 ar kapēkām, es tagad nezinu, kā, ja, bet viņos ir tā vērtība, ir, nu, šitāda te mazā kripatiņa ir iekšā tā vērtība, ja, liekas, ka, tas būs lētāk, es tur izdzeršu to tableti vai, nu, tātad, un viss būs baigi čik. Bet ir jāskatās tie sastāvi. Nu, cilvēki arī var ņemt līdzi anotāciju, izdrukāt no interneta un iet pie ģimenes ārsta, bet cik es esmu bijusi, nu, tik ļoti ātri viņi ieskatās, un jā, šitie ir ļoti labi, šitos var lietot. Man to ir personīgi neirologs apstiprinājis, ģimenes ārsts, nu, tā kā es, paldies Dievam, maz eju pie ārstiem. Jā, tā kā tā vajadzība ir ļoti minimāla. Bet aktualitāti es ļoti vēl saskatīju pati priekš sevis, tad, kad man vecāki vispirms nomira tētis, tad es vēl nebiju pazīstama ar Dolife, un nesen, kā biju sākusi ar Dolife iepazīties, nomira mamma, un mammai bija smadzeņu audzējs, un tādas formas smadzeņu audzējs, kurš rodas vai no ļoti liela sasituma, kurš viņai nekad dzīvē nebija bijis, vai no ķīmiskām vielām, kas uzkrājas organismā. Bija tikai 2 varianti. Tātad pirmais tika izslēgts automātiski, un tātad tās ir ķīmiskās vielas. Un tās mēs varam dabūt ārā ar organismu attīrīšanu, skalot ārā. Ja? Jā.
Tu man mazliet pat apmulsināji šajā brīdī. Es nebiju aizdomājusies, ka tas var būt tik ļoti dziļi. Kā ir īsti, vai asins analīzes nodošanas ir vienīgais veids, kā pārbaudīt, kas ir tie vitamīni, kas man būtu vajadzīgi ķermenim? No asins analīzes, protams, analīzes uzrāda, ja mums uzrāda D vitamīnu trūkumu, kāds ir holesterīns un visas citas lietas, kas tur ir, ja. Es meitenes uzreiz saku, es neesmu ārsts, es esmu veselības mācības skolotāja un ārsta sieva, bet es ļoti daudz klausos, mums ir šie zūmi online, kur runā ārsti, dakteri, tātad imunoloģis, ģenētiķis un profesori un ģimenes ārsts. Es 3 gadu garumā viņus klausos. Nu, tad, kad tu esi tajā visā, kad tu klausies, tad ļoti daudz var uzzināt, un tas jau kaut kur atmiņā paliek. Bet tātad, nu, tas ir viens, protams, kad mums ārsts nosaka, bet kā jau es sacīju, tad katram cilvēkam ir vajadzīgi. Pilnīgi katram mums ir vajadzīgi. Šādi vai tādi, protams, ja tu man jautātu, kā es zinu kādus, tad man vajag, ja? Nu tā tad C vitamīns, tas ir 100 punkti visiem vajadzīgs, D vitamīns 100 punkti visiem vajadzīgs, un tad cilvēks, nu kā viņš jūtas arī, kādas ir tās sajūtas, ja ir kaut kāds nogurums, enerģija, slikts miegs, nu tad arī sāk skatīties, nu kas būtu nepieciešams. Bet te es atkal līdzībās runājot, tad, kad mēs aizejam veikalā pie vīna plaukta, mēs atrodam, kurš tur būtu, kāds tur, ja, kur es gribēšu tādu vai šitādu, un kas tur tam ir iekšā. Tieši tas pats ir arī, nu mēs visā varam norientēties, katrs pats apskatīt. Ja mums vajag enerģijai, mums visiem tam praktiski vajadzīgs, ja? Tātad, lūk, ir šādi. Ja mēs runājam par Duolife, tad tur jau ir norādīts, ka šis produkts dod to. Ja? Tātad enerģiju, miegu, visu absolūti, kas tur katrs var izdomāt. Kurš prot lasīt un saprot, kas ar tevi notiek, to visu var tad pats pieņemt lēmumu. Chlorofils, tas ir... Piedod, ka es tev pārtraucu, bet Iveta, pasaka lūdzu, ar ko atšķirās īsti Duolife no citiem uzņēmumiem, kas arī izplata šos uzturu bagātinātājus. Bet man ļoti aizrauja vispār šī Duolife ideja un arī, piemēram, pasākums, kas būs sestdien. Viņi tiešām, šis uzņēmums mani aizrauja ar to, ka viņi ir ieinteresēti cilvēkus informēt. Un nevis informēt par viņu produkciju tikai, bet vispār vēl par dažādiem veidiem, kā tu vari uzlabot veselību savam ķermenim un arī mentālo veselību. Un sestdien pasākums, kas būs, tas būs konkrēti uz muguras un locītavu daļu veselību. Un tur būs vienkārši, oh my God, tur būs tik kruti visādi tiešām zinoši cilvēki, daži pat cilvēki, kas ir tā kā vienīgie Latvijā, kas dara to jomu, ko viņi dara, pārstāv, un tiešām tu vari satikt ļoti daudz zinošus speciālistus, saprast, kurš tev uzrunā, un pēc tam arī iet un konsultēties privāti ar viņu, un biļeti maksā tikai 9 eiro, kas, manuprāt, ir pilnīgākais nekas, jo arī, ja tu dodies pie ārsta, es nezinu, cik tagad vizīte, manuprāt, 40 laikam pat nemaksā, visur 50, ja ne 70, vai ne? Nu, varbūt no speciālista. Jā, atkarīgs. Jā, valsts apmaksātais ir 4,20 laikam, bet tur ir pusgads rindā jāgaida. Tad ņem un tur. Bet pasaki, lūdzu, tad ar ko jūs atšķiraties vispār uzņēmums no citiem arī, kas tieši izplata uzturu bagātinātājus un runā par cilvēku veselību? Jā, teikšu uzreiz, tātad tīkla mārketings, Duolife ir tīkla mārketings. Un tīkla mārketingam lielākoties vispār ir labi produkti. Jebkuram. Tādēļ, ka tīkla mārketingu cilvēks iesaka cilvēkam. Tur nevar būt sliktas lietas. Ja? Tad savādāk neviens nepieks. Ja es runāju par aptiekām, tad lūk, mums tā atšķirība ir tāda, ka šeit
Aptieka nopelna tikai aptieka, viņi liek reklāmas, tātad mēs lielu daļu samaksājam par reklāmu tam konkrētajam produktam, vai ne? Un par to, ka tur strādā cilvēks, kurš tevi apkalpos un tā joprojām. Nu, tātad tās izmaksas sadārdzina produktus. Pie mums tas atkrīt, jo mēs cilvēks stāsta cilvēkam, produkti ir dabīgi, un kas ir vēl svarīga nianse, viņi ir šķidrie produkti, tūlīt vienu pudeli parādīšu, ja tātad tās tādas pudeles, ka šie produkti ir iegūti, tas koncentrāts augsta spiediena rezultātā, nevis karsējot 100 un vairāk grādos, lai viņš nesabojātos, bet augsta spiediena rezultātā. Un mēs atšķiramies arī ar to, ka mums ir ļoti bagāts klāsts ar šķidrajiem, tieši, jo šķidrais uzsūcas organismā labāk. Jā, nekā pulveris, kapsulas, tātad šķidrais uzsūcas, jo viņš jau sāk uzsūkties jau mutē, caur gļotādu, ja, un viss tātad visādi, kamēr viņš aiziet līdz visurienē, viņš jau pa ceļam visur, kur jau sāk strādāt. Vēl es atminos, tu teici, ka tu vari padalīties ar info, kur meitenes var arī vairāk uzzināt informāciju vispār par šiem te uzturu bagātinātājiem un arī sazināties ar Jā, es nosūtīšu mājaslapu, tātad, kur ir pilnīgi viss un arī tas, ko saka cilvēki. Atsauksmes, tātad, kurš ir, kāds tur ir celi saremontējis, ja, kolagēns un prostiks, un tas ir svarīgi. Mums ir viens futbolists, kuram ārsts pateica, ka viņš nekad vairs nevarēs spēlēt futbolu, un viņš spēlē, viņš atgriezās savās sporta gaitās, un daudz citi stāsti, kur vairs pat repēm tagad var uzkāpt, un pirms tam nevarēja, un vēl viss kaut kas, tā kā tas būs tai mājaslapā. Mums ir Facebooka grupa, kurā, Anna, tu vari ieaicināt meitenes, ja, kuras viņas, tas neuzliek nekādus pienākumus, viņas vienkārši tur būs un viņas apskatīsies, kas tur notiek. Tā kā to var izdarīt. Katram pašam interesē arī. Jā, tieši tā. Un sazināties, nu tā tad var meklēt mani rokā caur Annu, caur tevi, lai meklē rokā, vai ne? Un tad manu telefonu numuru droši var dot 291 60 397. Iveta. Jā, kaut kā tā. Ok, super, Ivetiņ. Paldies tev milzīgs. Vai tev ir vēl kaut kas, kas liekas ir svarīgi vēl šo piebilst? Jā, es gribu piebilst to, ka, mīļie, tad, kad mēs satiekamies svētkos un sveicam viens otru dzimšanas dienā, ko mēs viens otram sakam? Pa lielam, ja, daudz laimes un vispārējais, bet veselību, galvenais veselību. Un ieskatieties savā ģimenes lokā, jo cilvēks paliek vecāks, jo viņam to veselību var vien vairāk tā kā piebilst, ja. Jaunībā tur vēl saka, nu, lai tev tur čaļi un puiši un kas tur viss apkārt, un lai tu visiem galvas vari sagrozīt. Bet arvien, jā, tas tā notiekās. Tā kā, nu, nepavelti tas teiciens, visu pārējo pa naudu var nopirkt. Tā arī saka, bet ar to veselību, nu tad lūk, būsim veseli, parūpēsimies par sevi, kā teica, kā saka, nu, cilvēka ķermenis ir, nu, tāds iedots katram, nu, tāds Lamborghini. Nu, bet iedomājies, ja tev būtu Lamborghini, tu taču viņam lietu tur eļu tādu, eļu šitādu, un tur būtu krēsli un apvalku, un tu pat kareklīt iekarinātu visu skaistāko kādu vien tu varētu nopirkt. Pats par savu Lamborghini, kā tu rūpējies. Ļoti salīdzinājums, ļoti labs salīdzinājums. Paldies tev, Ivetu. Man arī bija dažas lietas, ko es nezināju. Manuprāt, tas, ja ir kaut viena lieta kādreiz, ko tu sarunas laikā uzzini, es arī, tas jau ir vērts. Viss, paldies, milzīgs, davai. Man ir prieks, ka tu uzzināji to vienu lietu, jo tu droši vien gribēji teikt, ka ja ir kaut viena lieta, ko tu uzzināji, tā tad saruna bija vērtīga. Tieši tā, es tev pilnīgi piekrītu un tiekamies ar tevi sestdien un ar vēl kādu, kurš skatās šo video. Atā!